Talsu tirgus pavisam nesen renovēts un durvis tirgotājiem un pircējiem ver ceturtdienu un sestdienu rītos. Bet vēlas pēcpusdienas saules pielietajā ēkā skan mūzika, svētku noskaņu uzbūrta ar dekorācijām, un dienu pirms 8. marta te rosās pirmā sieviešu dienas tirgus dalībnieki. Lai kungi jau var laicīgi sagatavot ziedus, dāvaniņas savām dāmām vai dāmas iepriecināt pašas sevi. Šoreiz gan izskatās otrais variants. Dāmas prieku sagādā pašas sev. Šodien vēl sievietes, ja? Rīt, vīriešiem tas būs izgājiens rīta, ja? Gaidīsim viņus ciemos. Meklēju kaut ko smuku jaunāku un uzzināju pat, ka seniori taisa grāmatzīmes. Un es pat to nevaru iedomāties, bet citi seniori spēja to izdomāt. Un šo maisiņu nopirku. Tās ir dāvanas sev sieviešu dienā? Arī varētu tā būt. Pirmajam sieviešu dienai veltītajam tirdziņam pieteikušies vairāk nekā 30 tirgotāju. Arī tādi, kas ikdienā darbojas vien savās studijās un šajā pasākumā piedalās ar vēlmi ļaut Talsu tirgumu atzimt. Daži šeit pat pašu pirmo reizi. Mūsu tirdziņam ir jāaug un jāattīstās un jābūt skaistam, jo tirgus ir tirgus, un tirgus nav ballīšu telpa, man šķiet, un tāpēc gribu, lai šeit notiek labas lietas. Uzzināju arī tas, ka šis ir sieviešu dienas tirdziņš. Protams, tāpēc man ir piedāvājumā viss kaut kas, kas būtu tikai par un ap sievietēm, kā rotas un dažādas lietas. Es piedalos tāpēc, pirmkārt, lai atbalstītu Talsu tirgu, jo es strādāju jau Talsu tirgu vairāk par 25 gadus. Lai redz, ka pavasars nāk un lai cilvēki sāk iekustēties vairāk, nāk uz tirgu. Pirmais pēcpusdienas vakara tirgus ir eksperiments, lai redzētu, kā tirgotāji un pircēji to atbalstīs. Redzot rosību notikumā, top skaidrs, ka vakara formāts būs uz atgriešanos. Un rast iespēju atnākt apmeklētājiem, kuri strādā līdz 5, kā mēs esam pieraduši, lai arī viņi var atnākt, iepirkties un nebūtu jākavē darbs vai jāmeklē kaut kādas citas iespējas, kā to izdarīt. Daļa tirgotāji gan šeit plāno atgriezties tikai svētku reizēs, citiem āķis lūpā, lai savu produkciju uz Talsiem atvestu biežāk. Nē, es patstāvīgi negribētu, bet ja mēs Talsos atdzīvinātu tirgu un šeit notika dažādas dizaina lietas un dizaina tirgus vai mākslinieku, es noteikti parādītos vairāk ārpus savām telpām. Redzēsim, kā mums šodien ies, bet es domāju, ka es centīšos vismaz 2 reizes mēnesī šeit atbraukt. Mājražotāji jau ir tie, kas tura to karogu, lai mēs būtu šeit pat Talsos. Atstāsim naudiņu Talsos. Šodien dāmas visā Latvijā tiek pie ziediem, bet sieviešu dienas tirgū gan āsprātīgi pie tiem varēja tikt arī, ja tev neviens ziedus nedāvina. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.